Šodienas stundas tēma ir sakarības trīsstūrī. Sakarība trīsstūrī ir tik daudz, ka mēs tās apgūsim gan šodien, gan rīt. Tās būs 2 stundas. Un sākšu ar slaidu, kurā būs pamatots tas, kāpēc eksāmenā ir tik daudz uzdevumu par trīsstūriem. Šajā bildē var redzēt atbildi uz šo jautājumu. Un pirmais iemesls ir redzams šeit, tāpēc, ka trīsstūri ir ļoti daudz dažādu veidu. Varbūt jūs varat pakomentēt, kādus trīsstūrus jūs te redzat. Rozā, zils, dzeltens. Brīnišķīgi, labi. Tātad, okay. Tas tāds daltonismu tests arī pirēs. Piemēram, rozā. Taisleņķa. Tieši tā, vienāds sānektis rozā droši vien, taisleņķa droši vien ir šis zilais, zaļais ir laikam, kas tas par zaļo? Vienāda gala. Viņš izskatās pēc vienāda. Neregulārs. Ne īsti. Ne īsti, jā. Tad šitai malai vajadzētu būt mazliet garākai. Neregulārs. Patiesībā arī neregulāri trīsstūri ir diezgan populāri eksāmenā, un šis ir platleņķa trīsstūris. Vēl viens iemesls, kāpēc mācās trīsstūrus, ir šis ir ļoti labi pazīstamais jums mīms, kuram ir dažādas variācijas. Tādēļ, ka kādu trīsstūri var šeit redzēt šajā bildē? Tas ir kāds trīsstūris. Tikai ne platleņķa un ne šāda. Mīlas trīsstūris. Ir mīlas trīsstūris, un ja nu jums gadīsies kādreiz tādā nokļūt, jā, es ceru, ka nē, bet ja nu pēkšņi, tad jūs zināsiet, kā... Nē, tas ir jaunais attiecību modelis. Nu, lūk, un šajā attiecību modelī jūs zināt, ka saglabājas visas tās pašas īpašības, kas ģeometrijā, ka visgarākā mala atrodas pretī lielākajam leņķim. Tāpēc, ja jūs gribat panākt, lai kādi 2 elementi šajā trīsstūrī, pieņemsim, elements A un B atrastos maksimāli tālu viens no otra, nu, piemēram, iedomāsimies, ka jūs gribat tā to panākt, tad jums ir jāraugās uz to, lai šis leņķis, kas atrodas pretī tai malai, būtu pēc iespējas lielāks. Nu, lūk, bet tagad par to, kādi tieši uzdevumi mēdz būt eksāmenā, un es jau pirmo uzdevumu jau sāku te zīmēt. Kā es domāju, kāda tipa jautājumu te varētu pajautāt par šo trīsstūri ABC, kur ir dotas visas 3 malas? Aprēķināt kosmosa līniju. Pilnīgi pareizi, jā. Tieši tā, tad tipiskākais jautājums šeit varētu prasīt, cik liels ir kosmos no C. Un šodien būs tā stunda, kur mēs atkārtosim, kā to dara. Tas ir 10. klases temats. Jā, nu, mēģināsim to visu atcerēties. Kā es domāju, kāpēc es te pieliku klāt kaut kādu piramīdu? Jo saunas kalnis sastāv no trīsstūriem. Pilnīgi pareizi. Un tipiski šeit ir tāda situācija, ka, piemēram, šeit dot leņķi, pēc cik grādiem viņš izskatās? Nevis viņš, bet tas. 45 varbūt. Varbūt 45. Ok, es rakstīšu 45 grādi. Vēl acīm redzot, ka SB un AB veido cik lielu leņķi? Šitas tā leņķis. 90. Gan jau, ka 90, vai ne? Jā, man arī tā izskatās par 90 grādiem. Un tad atklājās, ka man patiesībā ir jāzina kaut kādas sakarības taisleņķa trīsstūrī, lai es varētu atrisināt šo uzdevumu par piramīdu. Un visbeidzot, vēl viens uzdevums, kas man ļoti, ļoti patīk, tāpēc es gribēju ar jums padalīties. Ja nu pēkšņi kāds nav dzirdējis par šādu uzdevumu. Šis ir domāts kubs, un uzdevums skanēja tā, bija jāaprēķina, cik liels ir šis leņķis, un padomājiet, kāds šim sakars ir trīsstūriem. Novalkot A1 pret T veidojas trīsstūris. Brīnišķīgi, jā. Kurš tā teica? Aneta. Aneta, labi. Es neatpazinu tavu balsi, bet... Aizmigus vēl. Tu esi aizmigus. Nu, mosties, mēģinu mosties. Mums kā reiz ir tāds pamošanās slaids pagaidām, vai ne? Un paskaties, kādu trīsstūris izcēlis. Kādu vai trīsstūris tas ir? Vienādu malu? Vienādu malu. Tas ir vienādu malu trīsstūris. Vai jūs to mācētu arī argumentēt? Tas ir vienādu malu trīsstūris? Jā, tāpēc, ka tas ir kubā. Tas ir diagonālis. Diagonālis ir vienāds. Jā, tieši tā. Visas skaldnes ir vienādas. Jā, tā kā puses ir skaldnes, un šīs puses ir kvadrāti. Un šo vienādo kvadrātu diagonālis, protams, ir vienāds savā starpā. Tādēļ izveidos regulārs trīsstūris. Un, jā, un es gribēju šo jums parādīt un izstāstīt. Tāpēc tā ir 60 grādi. Ok, nu ķersimies klāt tagad darbam. Šis bija tāds pamatojums tam, kāpēc ir tik daudz informācijas par trīsstūriem. Nu, un protams, pirmais trīsstūris, kurus jau iemācījāties jau bērnu dārzā, pakavēsimies bērnības atmiņās, ir regulārs, ja vienādmalu trīsstūris. Un es aicinātu jūs šobrīd pierakstu burtnīcā to pārzīmēt un atbildēt uz pirmo jautājumu.
tā tas Zoom chats ir diezgan uzjautrinoša lieta. Bet mēģināsim apkopot idejas. Tad droši sauciet, ko tad jūs uzrakstiet, kādas īpašības jūs atcerējāties. Smalks ir vienāds. Jā, visas malas ir vienādas. Droši vien jūs to atzīmējat tā zīmējumā pareizi. Nu, vai 60 grādu leņķi visiem. Jā, visi leņķi ir vienādi. Tad rekursi pielikšu klāt visu vienādos leņķus. Krustojas vienā punktā, un tās ir arī bisektrīsas. Brīnišķīgi, jā, patiešām. Tad, ja es novilku droši stāstīt. Viņi visi sakrīt. Bisektrīs augstums. Jā, mediāna augstums un bisektrīs. Un bisektrīs, jā, Anna, paldies tev. Tie visi ir viens un tas pats, vai ne? Tā kā tas tā strādā tikai regulāram trīsturam, ka visas trīs bisektrīsas ir reizē arī mediānas un arī augstumi. Tad, lai to varētu redzēt, man te vajadzētu droši vien pielikt klāt taisnā leņķa zīmes, vai ne? Un pēc tam jūs vēl teicāt, ka tas ir bisektrīsas, tādēļ šeit veidos vienādi leņķi. Šis leņķis ir tik liels, cik šis, pa 30 grādiem katrs. Un vēl punktā, nosauksim to, pieņemsim par D kaut vai mala AC sadalās uz pusēm. Ok, ļoti labi, bet zini, kas ir? Vēl patiesībā es diezgan esmu droši, ka jūs zinat, kas ir arī attālums, piemēram, no punkta O, teiksim, ka šis ir O, līdz D. Kas ir šis zaļais nogrieznis? Riņķa līnija radius. Jā, tieši tā, pilnīgi pareizi. Ar to taisnību, patiešām tas ir R mazais, ievilktās riņķa līnijas radius. Okay? Tas tā ir tāda riņķa līnija, kura pieskaras visām malām šeit. Ne? Labi. Un vēl jūs noteikti zinat arī, kāds nosaukums ir attālumam OC. Šitam te. Apvilkta riņķa līnijas radius. Tas ir apvilktas riņķa līnijas radius. Pilnīgi pareizi. Un, ja, piemēram, ja pēkšņi jums tas bija kaut kas jauns, tad jūs varat arī to pierastīt klāt. R lielais, tāpēc tā burta, kāpēc es tā uztveru tos burtus, jo jūs paglat to visu sarakstīt? Jā, ne? Ķip, jā. Tad es došos uz nākamo slaidu, lai parādītu jums to, ka patiesībā formula lapā, eksāmena formula lapā ir vesela sadaļa regulāram trīsturim veltīta. Un tur iekšā ir sarakstīts ļoti, ļoti daudz viss kaut kas. Un tas arī bildi parādīja, kur var redzēt, pieņemsim, tas kaut vai, nezinu, R mazais. Šajā attēlā ir domāts šis attālums no centra līdz malai. Un, kā mēs tikko runājam, vai ne? Un savukārt attālums no centra līdz virsotnei, tad tas ir tas R lielais. Vēl tur ir H, augstums un laukums. To visu te var dabūt. Kam šķiet, ka izskatās tāds tipisks uzdevums par regulāru trīsturi? Ko varētu prasīt no jums? Aprēķināt kādu laukumu vai tādu. Jā, visbiežāk. Malu nezinām. Vai arī otrādāk ir maz malu nezinām. Piemēram, ja tev ir zinām mala, iedomāsimies, ka mala ir pieņemsim, šeit ir 6 cm gara mala. Okay. Vai visi mācēt aprēķināt laukumu? Jā. Jā? Nu stāst. Man jāprēķina ar Pitagora teorēmu, kas mums ir dots. Nē, skolotāji, mums ir 6 kvadrātā sakri no 3 dalīt ar 4. Artur, vai tu redz uz ekrānu šobrīd šito te formulu paskaties? Tev nav obligāti jālietā Pitagora teorēmu. Protams, tu vari lietot arī Pitagora teorēmu. Tā var darīt. Bet daudz īsāk ir paņemt to, ka šis A ir vienkārši kas? Mala. Ar mala. Un ja mala ir dot kā 6, tu vienkārši ievieto A vietā sešniekus, tad pa virsu uzrakstīšu 6. Dabūs 6 kvadrātā, saktas no 3 dalīts ar 4. Kas tur rezultātā sanāk? Es nezinu, kaut kas. Mums vajag mums rēķināt šobrīd. 9 kvadrāts saka no 3. 9 kvadrāts saka no 3, tieši tā. Tad, pirmkārt, 6 kvadrātā, tad 36, vai ne? Kvadrāts saka no 3. Un vēl dalīts ar 4, jūs redzat, ka var saīsināt 36 un 4, tā smuki saīsinās, tāpēc es paņemu pāris skaidru. Ok, protams, ka beigās, ja? Tu tagad jau arī pamodi. Vienkārši apstulbi, jo es taisīju savus iesnāzi. Ok, ar ko? Ja jau mēs zinām to, tad jāzina līdz galam. Ok, anyway, ejam tālāk. Kā jūs domājat, kāds būs nākamais trīsstūris? Pirmais bija regulārais, nākamais? Vienādsām, neregulārais. Vienādsām trīsstūris. Strādāsim pēc līdzīgas schēmas. Sarakstiet visu, ko jūs zinat par vienādsām trīsstūri. Tad būs bišķiņ mazāk.
Ai, sorry. Ok. Tad jūs šo neliksiet Facebookā. Pat labi, mums ir kaut kādi 30 sekundē. Tas nozīmē to, ka vēl kaut ko pēc maniem aprēķiniem. Vajadzētu būt stipri vairāk. Ok, nu stāstiet. Bet zini, kas ir? Tu vari savu brokastu rituālu nomjūtot. Tur ir pogu bildes. Jā, es tikai izklādu. Paldies tev. Pamata leņķi ir vienādi. Jā, leņķi pie pamata ir vienādi, tad šeit un šeit ir vienādi leņķi. Ok, super. Un tas virsotnes leņķis var būt atšķirīgs. Tālāk, vēl? Mediāns tāpat tās krustojas vienā punktā. Jā, patiešām, jebkurā trīsturī mediāns krustojas vienā un tajā pašā punktā. Turklāt, pat ja es ņemtu dažādu no trīsturī, piemēram, es atgriezīšos atpakaļ pie šīs bildes, ok? Un, ja pieņemsim, ja šajā te trīsturī, dažādu no trīsturī, es novilktu visas mediānas, patiesībā šim te mediānām būtu kaut kāda svarīga īpašība. Varbūt kāds pēkšņi atcerās, kāda īpašība bija šim te krustpunktam. Attiecība? Attiecība, jā. Kāda tieši attiecība tā bija? 1/3. 1, bet ne pret 3. 1 pret kaut ko citu. 1 pret 2. Tur sanāk kopumā visa mala ir 3, vai ne? Nu, tā kā šis ir X, piemēram, gabaliņš no krustpunkta līdz... Tas ir 2X. Tas ir 2X, jā, pilnīgi pareizi. Ok, nu šādā tā redz. Un tad šī īpašība strādā jebkurā trīsturī. Nu, tā skaitā arī vienā cena trīsturī. Ok? Labi. Nu, kas vēl? Stāstiet vēl kādas lietas. Ja reiz jūs pieminējat mediānu, es par mediānu gribēju pajautāt sekojušu lietu. Jūs te novelku mediānu, baltu uz baltu jūs diez vai redzēsiet, bet šāda... Tas ir augstums un mediāna. Tur dalās uz pusēm? Jā, tieši tā. Tā kā tā ir mediāna, tad dala malu uz pusēm. Taču te ir jāpiebilst, ka tālākais, kur Daniela teica to, ka tas ir arī augstums un trīs. Tādā, pret kuru malu būtu jāvelk mediāna, lai tas tā strādātu? Pret pamatu. Pret pamatu tikai tas tā darbojas, ja? Jūs atceraties, ka regulāram trīsturim tas strādāja pret jebkuru malu, bet šeit tikai pret pamatu. Un es gribēju drošības labad, lai pārliecinātos, ka visi sapratu šo atšķirību starp regulāru un vienādsānu trīsturi, parādīt, ka ja es, piemēram, vienādsānu trīsturim uzzīmētu, nu, piemēram, ko pasakiet vienu no tiem vārdiem – mediāna, augstums vai bisektris, jebkurš no tiem. Bisektris. Bisektris, sarunāts. Un ja es uzzīmēju, nu jā, un pēc tam es uzzīmēšu arī mediānu. Tātad, ja es uzzīmēju bisektris, nu, daudz maz ir vienādi telenki, ja? Nu, nav perfekti, bet, nu, tas nekas. Par, manuprāt, diezgan labi redzēt to, ka šie divi nogriežņi, šis un šis, ir atšķirīgi. Ko tas nozīmē? Ka tā nav mediāna? Tā nav mediāna. Un tas nav arī augstums, jo šis lenkis izskatās pēc plata. Nu, vismaz man tā izskatās. Pēc tam, savukārt, ja es novilktu Kristiānas ierosināto mediānu, kurus mēģināšu uzzīmēt tā, ok. Un, piemēram, mediāna man, laikam, ies uz šejienu, tā kā uz viduspunktu. Ja es novilku šādu te līniju, principā vajadzētu būt tā, ka šis lenkis ir šaurāks nekā tas apakšējais. Tā vajadzētu būt. Un atkal, ka te neveidojas taisnas lenkis, tas nav augstums. Ok? Labi, tad iesim tālāk. Un vēl pēc vienādsānu un pēc vienādumā trīsturiem vēl nākošā versija ir šis sakrības taislenka trīsturiem. Un pat labāk. Okay, un tik līdz jums ir kāda ideja, tad stāstiet arī man, tad pārzīmējiet šo bildi. Sinus alfa ir vienāds ar BC, dalīts ar AB. Taisnība, jā, patiešām. Es pierakstīšu īsāk, labi, ka BC es apzīmēšu ar mazo burtiņu A, nu, lai mazāk jāraksta. Kosinus ir B dalīts C. Tieši tā. Un tangens ir A dalīts B. Tangens alfa patiešām ir A dalīts ar B, bet tangens B, tu pievērš uzmanību, ka šoreiz ir cits leņķis.
Bet tai Tad B dalīts ar A. Ok, Jā. sakiet, vai tev vajag kaut kādus papildus komentārus par šo slaidu? Nu, pēc mirkļa būs arī visādi uzdevumi, kuros mēs šos sinusus un visu, ko varēsim pielietot, bet labāk es gribētu piedāvāt sekojošu lietu. Izdarīsim dažādus secinājumus, un tie ir šādi. Ir divi tādi svarīgi secinājumi par taisnīgu trīsstūri. Es aicinātu jūs arī šo pārzīmēt. Tas ir tāds noderīgs lifehacks. 45 grādu leņķis ir šaurs un 30 sarežģi. Šeit bildē es esmu pielicis klāt jau kaut kādu hintu. Mēģiniet saprast, kādā veidā tas burts te noder. Okay? Es saprotu. Tu saprati? Stāsti. Tas burts dod kaut ko formulā. Tā ir tās. Tur nav tā sakarība, ka ir, piemēram, ka tā otra, kā tad būs A, un tad būs A sakra no 2. Pilnīgi pareizi. Okay. Un zini, kas ir, mēs varētu uz to atsaukties. Kā mēs varētu atsaukties uz šo? Mēs varētu teikt, ka tā ir īpašība kam? Pēc sakarības vienādsāna trīsstūrī? Vienādsāna taisleņa trīsstūrī, okay? Jo ne katrā vienādsāna trīsstūrī ir spēkā šī sakarība, tikai taisleņa. Un pieņemsim, un šajā trīsstūrī kāds bija tas lifehacks? A ir īsākā katete, kas bija tālāk? Tad hipotenūze būs 2A. 2A, pilnīgi pareizi, jā, 2 reizes garāka. Nākamreiz kādā sāk no 3, ja nemaldos? Tu nemaldies, jā, pilnīgi pareizi. Un zini, kas ir šoreiz, mēs varētu par šo zīmēm, par tiem 30 grādiem, arī pierādīt to, kāpēc tas tā strādā. Jā, bez šābām. Tas ir labs ierosinājums. Tad sarakstiet. Pitagora teorēmas, ne? Varētu lietot arī Pitagora teorēmu, ja mēs zinātu 2 malas, lai rekinātu 3. Taču, zini, kā ir, pamēģināsim atgriezties pie tā brīža, kad mēs zinājām tikai šo malu A, jo ierosina mazliet lēnāk to visu runāt. Un tad, ja šī mala ir A, okay, un mēs zinām tikai leņķus, tad es gribētu teikt, ka Pitagora teorēmu mēs īsti nevaram pielietot. Vai jūs piekrītat, kāpēc tas tā ir? Sīnus. Jā, sīnus būs jālieto. To mēs to piekrītu, bet taču jautājums bija mazliet cits. Kāpēc šoreiz nevar lietot Pitagora teorēmu? Viena mala. Tikai viena mala. Pitagora teorēma ir vajadzīgas cik malas? 2. Jā, tieši tā, malači. Nu, lūk, un tagad Toms stāsta, kāpēc tu teici, ka sīnus šoreiz būs? Ja mēs gribam aprēķināt hipotenūzi, tad mums jālieto sīnus ir. Ok, labi, hipotenūze, un pasaki vēl kaut ko, jo var gadīties pie kosinus, vai? Hipotenūze, labi. Kosinus. Kā sauc šo malu savukārt? Jo mums ir dot pretkatete. Pretkatete, jā, tieši tā. Es, protams, varēju izmantot arī 60 grādu leņķi, tad tas būtu kosinus savukārt. Ok, labi. Tātad sīnus, kā jau Toms tikko teica, tas ir kura mala, ar kuru ir jādala? A dalīts ar C. A dalīts ar C. Tad šito apzīmēsim ar C, es tā saprotu, jā? Jā. Ok. Parasti hipotenūze patiešām apzīmē ar C. Superīgi. Un tad jūs ieskatāties vienības riņķī. Tagad es uz mirklīšu pāršķiršu uz formulu lapu. Rekur formulu lapā ir rekur šī tāda sadaļa. Un pamēģināsim no tā vienības riņķa nolasīt, cik tad ir sinus no 30 grādiem. Tie, kas zina, stāstiet, kur man jāskatās. Es dzirdēju pareizu atbildi, jā, patiešām tā ir viena puse, taču kā to var zināt no šejienes? Jāskatās ir sinus taisna. Tā, labi, kur tā ir? Kur ir sinus taisna? Tālāk? Jā, tad no paša viducīša ir jāvalk līdz, piemēram, pirmajai raustītajai līnijai, kas šķērso to līniju, tad paskatās, kas tas ir par leņķi. Ja der tas leņķis, ko meklē, tad paskatās 30 grādi. Tālāk, paskatās. Tad visas vērtības, ar to raustīto līniju, kas krustojās, būs puses. Nākamā būs kvadrāts sāk no 2 līdz 2 un tā. Tas, par ko Danons šobrīd runā, ir tas, ka šie skaitļi, kas rakstīti formulapā tikai uz kosinus līnijas, viņi ir spēkā arī uz šīs līnijas, arī uz sinus as. Tad pie pirmā punkta man būtu jāraksta viena puse, vai ne? Pie otra saka no 2 dalīts ar 2, un tālāk saka no 3 dalīts ar 2. Okay? Tad pie šitā te varbūt pierakstīšu klāt, ka šis te punkts ir saka no 2 dalīts ar 2. Jūs noteikti pamanījāt, ka atšķirībā no tās vienības riņķa, kas ir klasē pie sienas, te nav arī negatīvās vērtības, piemēram, šajā te vietā. Kas tas par skaitli? -1 plus.
Tā ir mīnus viena puse, jā, paldies, Daniel, pilnīgi pareizi. Ok, nu tagad mēs esam atraduši to, ka sinus 30 grādiem ir viena puse, kur tas ir tas skaitlis, tādēļ mēs sinus 30 grādus varam aizstāt ar vienu pusi un rakstīt, ka puse ir vienāds ar A dalīts ar C. Un no šejienes pēc proporcijas pamatīpašības, kuru plašāk mēs pazīstam kā krustiņa likums, mēs varam šādi sareizināt, vēl tur kaut ko darīt, un dabūt, ka C ir cik garš. Jā, 2, jā. Nu, idejas, ka tas būtu tā, 2 būtu jāreizina ar A, mēs pa diagonāli reizinām tos, kas mums ir doti, un dalam ar to skaitli, kurš atrodas kur proporcijā. Saucē. Nu, tas ir skaitītājs. Tā kā augšējais skaitlis sauc par skaitītāju. Jā. Būtiskāk ir tas, ka viņš atrodas pretī skaitlim, kuru mēs meklējam. Tā kā C pretī atrodas vieninieks, un tāpēc vieninieks nokļūst saucējā. Okay? Labi. Tas, kas sapnies, nezinu, iet pagrabā. Pilnīgi pareizi, jā. Es gribēju to citēt, bet es nodomāju, ka ne visi zina šo žargonu. Bet runa ir par to, ka C un 1, viņi tikai ir sapinušies, mums atkal par attiecībām runa. Un tad, tad tas viennieks, kurš ir sapnies, nokļūst pagrabā, pagrabs ir domāts saucējs, ja kāds pat nezina. Nu labi, tātad secinājumus izdarījām, iesim tālāk. Tagad es gribēju parādīt, ka patiesībā arī taisnība trīsstūrim ir sava sadaļa formula lapā, kur ir pierakstīts klāt vēl daudzas lietas, izņemot to, ko mēs tikko apskatījām jau. Jūs teicāt Pitagora teorēmu, mēs atkārtojām trigonometriskās sakarības, bet vēl bez visa tā ir arī vēl šādas te formulas. Tādēļ es gribēju aši atgādināt dažas svarīgas lietas. Te man tikai vajag mazliet paeditēt šos te burtus, jo viņi mazliet tad neatbilst tiem dotajiem. Patiesībā burtam C vajadzētu, lielajam burtam C vajadzētu atrasties šeit. Okay? Varbūt jūs zināt, kāpēc. Kāpēc C ir tieši tur. Un tad A ir šis un B ir tas. Tāpēc, ka katats ir AB, un mums vajag tā kā, lai ir pretī tie burti. Es nezinu. Jo pretī lielajam burtam C, pretī virsotnē C, mums atrodas mala, kuras apzīmējums ir C mazais. Okay? Ja šeit ir burts A, tā kā virsotne sauc par A, tad uz šīs malas es varu rakstīt mazo burtiņu A. Tā kā tas ir tāds malas apzīmējums. Un savukārt pretī virsotnē B, būtu tās kaut kā izcelšu to ar krāsām. Par čatu izlasīju visu redzu, ko jūs rakstat. Gribu pateikt, ka ja jums atliek laiks vēl filozofēt par lietām, tad man nav nekāda pārliecība, ka šis ierosinājums ir kaut cik jēdzīgs. Ja? Un visbeidzot, šeit ir mala mazais C. Tagad tas C ir domāts mala, kas ir, tā kā visi hipotenūzi, tā kā, es domāju, šādā te garumā. Visa šitā mala ir C. Nu, lūk. Tagad mums vajadzētu, zini, ko izdarīt? Mums vajadzētu saprast no šiem apzīmējumiem, piemēram, kas ir HC. Un kāds, kas zina, droši sekiet. CD. Jā, tas ir augstums pret hipotenūzi. Tad HC mēs varam rakstīt šeit klāt. Okay, ierakstīsim klāt HC. Pēc tam atradīsim, ko nozīmē katašu projekcijas uz hipotenūzes. Kas ir AC, piemēram? Kurš no nogriežņiem? Mazais A. Īsti nē, tāpēc, ka mazais A ir pati katate. Okay? Tā kā šeit jūs varētu teikt, A mazais, tā ir katate. Man tagad vajag projekciju. Un ko nozīmē projekcija, kurš atcerās? Te ir jāizdomā. Iedomājies, ka mums no augšas šeit spīd saulīte. Gluži kā šodien arī ir tāda saulaina smuka diena. Un šitie te ir domāti gaismas stari. Okay? Un tad, tieši tā, es tagad reku Reva jau uzrakstīju, patiešām tas ir pareizi. Un tagad iedomājies, ka mala A būs kaut kāds necaurspīdīgs objekts. Nu, whatever, kaut kāda nojumīte. Un jautājums ir tāds, kur šai malai A kritīs ēna uz tās hipotenūzes?
Un jūs varat jau izlasīt čatā, kad ēna kritīs šeit. Šitā būs ēna. Okay? Tāpēc projekciju es rakstīšu šeit A, C. Kā es domāju, kāpēc tāds pieraksts A un tad mazais C indeksā? Ko tas nozīmē? A malas projekcija uz C. Jā, tieši tā. Tātad mēs pasakām, kura mala tiek projicēta, tas ir lielais, tā kā, tas pamata burts, un tad ar mazo indeksu mēs parādām, uz kuru malu mēs to projicējam, ok? Tagad, ja mēs esam tikuši galā ar apzīmējumiem, paskatieties, tur ir 1, 2, 3, 4 visādas formulas. Starp citu, visas šīs formulas ir iegūtas izmantojot trīsstūru līdzību. Par līdzīgiem trīsstūriem mēs gan parunāsim rīt. Es esmu iecerējis tā kā to nodalīt kā atsevišķu sarunu, jo tur ir daudz visādas nianses, par kurām es gribu pārunāties ar jums. Nu, lūk. Un tādēļ šobrīd mēs izdarīsim sekojošā veidā. Paņemsim tādu piemēru, ka, piemēram, man ir dots tas, ka AD ir vienāds ar, pieņemsim, ka tas ir vienāds ar 4 centimetriem, un ka savukārt otra projekcija, BC, ir vienāds ar 9 centimetriem. Kā es domāju, kāds varētu būt uzdevums? Tas ir tik tālu dots. Aprēķināt HC. Aprēķināt AC. Kvadrāts. Ok, labi. Var prasīt reikināt AC. Aiziet uz sarunāts. Labi. Bet tad uzdevums būs izreikini, cik garš ir AC. Okay? Un tagad piemeklēt no šīm visām formulām, kuriem šobrīd nodara kā pati pirmā. HC, es pārklausījos, ja? Ok, bet es jau pierakstīju AC, tas arī dara. Tas ir vēl interesantāks uzdevums. Tad pirmais solis mums būs izreikināt, ko? Runājiet. Jā. AB. AB, ok. Zini, kas ir? Nu labi, AB es varu, protams, izreikināt, bet man liekas, ka man AB īsti nepalīdz tā uzdevuma risināšanā. Tie 13 centimetri. Ok, jā. Augstumu vispirms izreikināt. Ja paskaties, es tikmēr jau sāku rakstīt to, ka, redzi, ja es zinu, ka BC ir vienāds ar 4, ok? Un savukārt AC arī ir dots, un tas ir 9. Tad augstums 6 centimetri. Vai ne? Tas ir 6, jo, redzi, tad sanāk, ka šajā formulā mums jau viss ir dots, ok? Tad es domāju, šito te formulu, tas ir šeit. Gan AC, gan BC mēs zinām, un rekord Toms jau izreikināja, ka augstums ir 6. Varbūt tu vari pastāstīt arī pārējām, kā tu to dabūji. Izreikināju galvā, iznesu kvadrātsāku no 3,6 un ieguvu augstumu. Ok, bet, ja pa soļiem, ja tas būtu tavs eksāmena uzdevums, tad, protams, tu nevarētu rakstīt uzreiz kvadrātsāku no 3,6. Tev vajadzētu, labi, tev vajadzētu sākt ar to, ka jāpieraksta formula. Pareizi, tā kā tas ir pirmais solis. Otrs solis ir. Aha. Skolotāji, jūs to BC domājāt, kā tajai C malai, BD malu? Ka tas ir 9. Jā. Tad šajā vietiņā ir kļūda, jā, tā kā tas ir domāts BD. Paldies tev. Jā, tāpēc bija domājot, bet tur, jā. Tu droši varēja pateikt, jā. Tur nebija BC. BC ir, laikam, šitā kateta. Jā. Ok? Labi, bet stāstiet, kas tad notiktu tālāk? Aprēķini. Tātad man ir jāizvieto ar konkrētiem skaitļiem 9 un reiz 4. Tad man ir jāuzraksta, ka tas HC kvadrātā ir 30. Redzi, ja tu uzreiz mestos klāt pie 36, tu varētu pazaudēt kādu punktu, tāpēc, ka labotājiem nebūtu skaidrs, kā tieši tu to darīji. Ir obligāti jāpieraksta formula, ir jāprāta, ko tu darīji, un tikai tad, kad tu dabūji kvadrātu vienādojumu, tikai tad tu vari jau runāt par kvadrātsakni sarunāts, tā kā neapsteidz notikums. Un tad ir kvadrātsakni no 36. Principā man te būtu jāraksta plus vai mīnus. Ok? Jūs to noteikti zinājāt. Un piebildē jāraksta, ka mala nevar būt negatīva. Nevar būt negatīva. Un tajā brīdī, kad es zinu... Tas būtu eksāmeni. Vai ne? Tā kā, mēs taupot laiku to tagad nerakstīsim. Un šeit es zinu, ka tagad ir 6. Un tagad pasakiet, kā var tikt pie malas AC. Pitagora teorēma un hipotenūze vienāda ar 5 sakas. Jā. Un atcerieties par pierakstumu. Jums būtu jāraksta pēc Pitagora.
teorēmas. Trīsstūrī. Jānorāda arī trīsstūris, jo redziet, tur ir vairāk taisnīgi trīsstūri. Šobrīd veseli 3 ir sanākuši, tāpēc, lai atkal vērtētājiem nebūtu jāmin, par kuru tieši trīsstūri jūs runājat. Tas būtu jāraksta arī, kurš trīsstūris tas ir domāts. Pēc Pitagora teorēmas šajā trīsstūrī mēs varam sarakstīt, ka AC kvadrātā ir, būtu forši, ja es uzrakstītu arī ar burtiem, taču man jūs redzat uz ekrāna vairs vietas īsti nepalika, tāpēc es pierakstīšu uzreiz ar skaitļiem, ka es skipošu to soli. Kaut man teorētiski man vajadzētu arī ar burtiem arī uzrakstīt. Labi, un kas tur beigās sanāca? Nesanāk. Ok, bet kaut kas jau tur sanāk noteikti. Pasakiet tikai to skaitli. Jā, un zini, kas ir? Es varētu rakstīt vienkārši, ka B ir kvadrāts no 52, arī tas der. Taču es ceru, ka kāds pamanīja, ka 52 nav pirmskaitlis, tas nav kaut kāds random skaitlis. Tur sanāca diezgan veiksmīgi, kas pavērojat 52. No 13. Sādlīt reizinātājs, Edvardam pilnīgi taisnība. Kādi 2 reizinātāji tie ir? 13 reiz 4 varbūt. 13 reiz 4. Es 4 uzlikšu pa priekšu, tāpēc, ka no 4 mēs varēsim izlikt kvadrātu sakni un dabūt atbildi, kas... 2 saknes no 13, pilnīgi pareizi. Labi, forši. Ņemot vairāk, mums ir palikušas 2 minūtes. Es gribēju šajās 2 minūtēs pajautāt jums sekojošu lietu. Kur ir? Jums uz ekrāna vajadzētu būt redzamam trīsstūrim, pareizi? Malas ABC, leņķi alfa, beta, gamma. Un šeit kur ir, faktiski pēdējais jautājums. Tad šodienai tas ir, kā var zināt, kurā uzdevumā lietot sinus teorēmu un kurā uzdevumā lietot kosinus teorēmu? Es skatījos, kāda leņķi ir dot. Tieši tā, pilnīgi pareizi. Atkarībā no dotajiem. Piemēram, sakiet, kurā situācijā mēs lietosim, kā var atpazīt uzdevumu, kas būs par sinusu teorēmu? Kam vajadzētu būt dotam? Tāpēc, ka tur ir rakstīts sinus. Ok, labi, bet kā uzdevumā, tā kā, piemēram, trīsstūrī to neredzēs, tur nebūs rakstīts sinus. Nē, ir doti leņķi. Ir dots pieleņķi. Ir doti, pieņemsim, ok, 2 leņķi, kā tā ir 60 grādi un 45 grādi, ok, 2 leņķi. Šajā gadījumā tie ir alfa un beta, piemēram, rekur, alfa, beta. Kam vēl ir jābūt papildus dot? Vienai malai? Kurai tieši? Jebkura nedarēs? Pretējā? Tā, kas ir pretī vienam no leņķiem. Pretī vienam, pilnīgi pareizi, jā, vienam no tiem leņķiem pretējā malai ir jābūt dotai, piemēram, kādu, 6 cm vai kaut kas. Un tad kur malu mēs varētu aprēķināt? To, kas ir pretī 45 grādi. To, kas ir pretī 45 grādiem. Bet plašāk, sīkāk par šīm 2 teorēmām, kā arī par trīsstūru līdzību, mēs parunāsim rītdienas stundā, bet tikmēr klases čatā jūs saņemsiet